1.4 uzdevums. Noteikti pārvietojumu S1, S2, S3, S4 projekcijas uz X un Y asīm un šo pārvietojumu moduļus. Nu, sāksim ar S1. Šeit ir S1 vektors un vektora projekciju nosaka tātad no beigu šīs te X koordinātas atņemams sākuma. Tātad S1X ir 2 mīnus 7, jo beigu mīnus sākuma ir mīnus 5 metri, jo metros viss. S1Y projekciju līdzīgi beigu Y mīnus sākuma. Tātad 2 mīnus 5 ir mīnus 3 metri. Tās ir tātad šī te S1 vektora, X un Y projekcijas. Un tad otra daļa ir noteikti pārvietojuma moduļus. Principā šis ir vektors S1, un ja mēs sakam modulis, nu tad liekam moduļu zīmi, bet mēs esam vienojušies, ka mēs vienkārši to domājam kā S1. Tātad S1. Un mēs šādi pierakstīsim moduļus. Un modulis ir vektora garums. Kā mēs varam noteikt garumu? Ja mēs šeit uzzīmējam to 3 stūrīti, tad te ir 90 grādi, un mēs varam pateikt, ka mums ir kvadrāta sakne no vienas projekcijas kvadrātā plus otra projekcija kvadrātā mīnus. Un šeit mēs jau principā garumus apskatām. Tad garums šai maliņai ir 5 un šai ir 3. Nu, vai arī, ja mēs apskatām tieši projekciju, tad mīnus 5 un mīnus 3. Kāpnot kvadrātā, mīnus zīmes tāpat pazudīs. Līdz ar to ir 5 kvadrātā plus 3 kvadrātā, kas ir kvadrāta sakne no 25 plus 9, un tā ir kvadrāta sakne no 34, kas ir 5,8 metri. Un tā ir arī atbilde. 5,8, jeb 8,6 metri ir šī te vektora garums, jeb vektora modulis vienkārši. Ja pārvietojums ir 5,8 metri. Nu, un līdzīgi var paņemt, piemēram, S2, tas, ko mēs redzam uzreiz, kā šī te vektora Y projekcija ir 0, tāpēc, kā sākums un beigas atrodas vienā punktā, ja mēs apskatām tieši, es atvainojos, X projekcija ir 0, un Y projekcija savukārt būs pozitīva. Nu, un tad S3 vektoram būs abas projekcijas pozitīvas, un S4 savukārt Y projekcija būs negatīva, un X projekcija būs pozitīva. Nu, pamēģini to izdarīt tad attiecīgi ar vektoriem S2, S3, S4.